Labvakar, cienījamie skatītāji! Jūsu uzmanībai piedāvājam ziņas no Jēkabpils. Šonedēļ pašvaldības uzņēmumam Jēkabpils autobusu parks apritēja 50 gadi. Uzņēmums ir izveidots 1949. gada 19. jūlijā, lai veiktu pasažieru un kravu pārvadājumus, bet 1963. gadā reorganizēts kā autobusu parks. Arī Jēkabpils ziņas šonedēļ viesojās uzņēmumā. Pašreizējais direktors Guntis Araks uzņēmumu vada jau 6. gadu. Pats sevi viņš raksturo kā stingru, bet taisnīgu vadītāju. Uzņēmumam ir arī filiāle Preiļos, un kopumā tiek nodarbināti vairāk kā 200 darbinieku. Pēc direktora domām tie ir apzinīgi sava darba veicēji, kuri brīvajā laikā labprāt nodarbojas arī ar sportu. Reisos tiek izmantot galvenokārt Ikarus, Volvo, MAN, LAZ un Autosan tipa autobusi. Jāpiebilst, ka vakardien pilsētas maršrutā sāka kursēt jauns Autosan tipa autobuss, kas pirms pāris dienām tika saņemts no Polijas. Esiet sveicināti! Ir piekdienas vakars un Līvāna televīzija jums piedāvā kārtējās ziņas no Jēkabpils. Pēc Jēkabpils rajona ceļu policijas sniegtās informācijas pagājušajā mēnesī ir reģistrēti 52, bet šomēnes 17 ceļu satiksmes negadījumi. Apmēram pusi no autoavārijām ir notikušas alkohola lietošanas dēļ. Šonadēļ neveiksmīgi beidzās kādas jautras kompānijas brauciens ar automašīnu BMW pa Brīvības ielu. Es redzēju uzreiz pēc tam, pēc notikušā jau, kad cilvēki tie, kas sēdēja mašīnā, kāpa ārā. Un kā viņi kāpa ārā, un kā viņi vilka to vienu savu kolēģi ārā, un kā viņi uzvedās pēc tā visa. Jā. Vienkārši bez emocijām sameklēja savu dzeramā pudeli, mazliet iedzēra vēl, it kā nekas nebūtu noticis. Nu tā, mazliet paņirgājās par to, kas bija vienīgais no 5 cietis, kamēr atbrauc ātrā palīdzība. Un faktiski diezgan briesmīgi tas izskatījās no viņu puses. Pie bērnu un jauniešu centra automašīna, kuru vadīja Aizkraukles rajona iedzīvotājs Ārtis Vītoliņš, nolauz 2 kokus un dzelzbetona elektrības stabu. Negadījumā cieta 2 no pasažieriem. Laikam jau ātrums būs par lielu bijis šo brīdi, kas ir, un cik mums zināms, visi ir alkohola reibumā bijuši. Tā, vizuāli apskatoties. Arī pēc avārijas veiktā medicīniskā ekspertīze apstiprināja, ka automašīnas vadītājs bija alkohola reibuma stāvoklī. Jāpasakās, es nezinu, kam Dievam vai liktenim, ka te mūsu mazā skoliņa tikko bija sākusi darboties un visi bija iekšā, un vēl nebija pēcpusdiena un mums bērni nenāca. Novēlot saulainas brīvdienas, es no jums šovakar atvados uz tikšanos. Labvakar! Ir pienācis Jēkabpils ziņu laiks. Šonadēļ lieliem un maziem jēkabpiliešiem tiek sniegta iespēja izklaidēties, apmeklējot Čehu lunaparku. Drosmīgākie var ielūkoties šausmu istabā, pavizināties autodromā un Himalaju kalniņos. Apmeklētāji netrūkst, un vairums no tiem ir apmierināti ar piedāvātajām izklaides iespējām. Jūs tikko pabijāt šausmu istabā. Nu, kāda bija tur šausmas vai ne? Foršāk nevar būt. Tiešām? Patika? Kolosāli, tur jau pat vispār nav ko teikt, baigi feini, man prieks. Kādu šausmas jūs redzējāt? Tur visādi skeletiņi laikā apkārt. Baigā tumsa, baigi feini, tur jebkuram ir jāiet, kurš grib. Esat apmierināti ar apmeklējumu vai gaidījāt kaut ko vairāk? Es apmierināti. Mašīnas patīk, kur varēja paši braukt. Vispār patīk jau, bet varēja būt arī varbūt lielāks, vairāk izvēles. Tas arī šovakar viss. Visu labu vēlot, es no jums atvados, bet pēc mirkļa komercinformācija.